bija Harun ar-Rašīd, Amīrul Mu'minīn, atnāca kāds vīrs pēc pravieša Muhammad sallallahu alaihi wasallam laikiem, viņa rokās bija zīzlis. Viņš teica Harun ar-Rašīd, es esmu Mūsa. Harun viņam sacīja patiesi, un šīs zīzlis, vai tas ir Mūsas zīzlis? Vīrs atbildēja, jā. Tad Harun teica, nomet to, lai tas kļūtu par čusku. Vīrs viņam teica, tas nevar kļūt par čusku, kamēr tu, Harun, nesaki, es esmu jūsu visaugstākais kungs. Astaghfirullah. Harun sacīja, patvērums bija Allaha. Vīrs atbildēja, tad tas zīzlis nekļūs par čusku, ja tu nesaki, es esmu tavs kungs, Faraon. Tad Harun cilvēki viņu sita, līdz viņš apklusa. Pēc tam nedomā, ka katrs, kurš šodien apgalvo, ka ir pravietis vai sūtnis, noteikti ir traks. Viņiem ir kāds arguments vai viltība, tāpēc mums vispār nav pieļaujams klausīties tos, kas apgalvo, ka ir pravieši, vai tos, kas runā nepatiesību.